Nu, ko, Anete? Nu, čau. Kā dzīve pēc operācijas? Kā redz? Ar taisnu kāju. Taisna kāja. Jā. Nu jau ir. Mēs ierakstam trešdienā, līdz ar to varētu teikt, ka ir gandrīz apaļa nedēļa no operācijas, jo operācija bija pagājušā ceturtdienā un ar dažiem izņēmumiem, bet principā dzīve kļūst aizvien labāka. Man liekas, tas lielais vismaz kaut kādā mērā, nezināmais turpinās, tu jau nezini, cik ātri sadzīs un kā sadzīs, bet tā kā vismaz tas kaut kāds pirmais nevis negatīvais, bet nezināmais ir nost, un tas, man liekas, ļoti atvieglo tavu. Jā, un tas arī, to es arī šobrīd ļoti jūtu, ka, pat ja tā prognoze tāpat nav nekāda tur iepriecinošā. Teiksim tā, man izrakstā, ar kur es devos mājās no klīnikas, ir rakstīts, ka atgriešanās pie pilnas slodzes pēc 9-12 mēnešiem. Tas ir ilgs laiks. Jā. Un, visdrīzākais nav tā, ka atgriešanās pie skriešanas pēc 9 mēnešiem, bet tādā režīmā, ko varētu teikt par kaut kādu trenēšanos, sacensībām, augstu intensitāti, tādu režīmu, kā es biju pieradusi skriet. Līdz tam būs ilgs laiks. Bet jā, ar visu to ir tāda forša sajūta, ka jau var reāli sākt kaut ko darīt, un tā situācija kļūst labāka. Kaut vai tas, ka 3 reizes dienā ir jāvingro, tad ir tā sajūta, ka kaut ko dari, kaut kas kļūst labāk, tas cēlis aizvien vairāk kustas un kaut kādi augštilbu muskuļi sāk atgriezties vispār dzīvē. Ir tā kaut kādas lietas, kas uzlabojas. Un skaidrs, ka lielākais prieks ir tas, ka tā operācija bija veiksmīga un to menisku izdevās tur saglābt. Nezinu, kā tur viss tā sistēma strādā, bet tur ir kaut kādi 2 implanti un vēl kaut kāda šuvi. Katrā ziņā tur ir kārtīgi ar to menisku pastrādāt, bet vajadzētu būt, ka viss ir labi. Viss atzīst. Kaut kādas nākamās ārstu pārbaudas jau droši vien to kaut kādā mērā arī pateiks. Jā, un es domāju, arī tad būs kaut kāda, varēs mazliet labāk apjaust, kad var kaut ko sākt, nezinu, to savu vienkājas airēšanu vai kaut ko tādu. It kā jau šķiet, ka gan jau ka arī tagad varētu, jo to kā tādā ziņā, tik cik es viņu drīkstu slogot, ar to, kā es tur biju uz tā airēšanas trenžieru atklājusi, ka es varu strādāt, es domāju, ka es šobrīd arī varētu, bet gan jau, ka tās, pirmo nedēļu 2 daudz labāk to enerģiju veltīt, tīri uz atjaunošanos, lai tur viss tā kā, tā agrīnā dzīšana, lai notiek maksimāli labi, jo tā tomēr prioritāte. Jā, droši vien tādā 9-12 mēnešu kontekstā tā 1-2 nedēļas šobrīd nemainīs neko. Jā, vismaz ne tādā kopējā fitnesā, tur drīzāk svarīgi to laiku veltīt, lai tā rehabilitācija tai kājai jau sākās, lai tās vingrošanas, kas tev tur nosacīta, droši vien vingrošanas, bet priekš tās kājas. Tā kā pirmā vingrošana, ko es pildīju, varētu būt bijusi, ja ne grūtākā manā dzīvē, tad tuvu tam. Viņa bija kaut kāds, manuprāt, 17 minūtes gara, un man bija tāds, es tiešām nezinu, kā tā kā. Skaidrs, ka katrā nākamajā reizē tā kā aizvien labāk, bet ir kaut kāds moments, kur, tā kā muskuļi neslēdzas iekšā gana, lai to kāju noturētu. Tāpat laikā, es nedrīkstu uz tās kājas balstīties. Es nevaru viņu salikt, es nevaru viņu tā kā līdz galam iztaist, un tad tāds vismaz tā kā noķer kaut kādā brīdī paniku, tā kā, ko man tagad darīt, kā to kāju tā kā noturēt, lai viņa tā kā nekas slikts nenotiek. Bet gan jau, ka nav arī viņa tur tik trausla, bet jā, tas pats sākums bija tāds interesants, kad mēģina saprast, kā tos muskuļus vispār ieslēgt. Jo būtībā kopš 15. marta līdz 2. aprīlim, kad bija operācijas, nebija spējusi iztaisnot celi pilnībā. Tas arī tā kā gan ilgs laiks. Tagad taisnas izskatās. Viss notaļ, jā. Tagad problēmas ir ar pretējo kustību. Jo uz tomēr ir ierobežojumi, līdz ar to man tā kā, ir konkrēts protokols, cik nedēļas es varu līdz cik grādiem liekt, cik nedēļas es varu kā slogot, un tā kā tam visam jāsako līdz. Bet, jā, tā kā interesanti pieredze, jo tā kā skaidrs, ka tās pirmās dienas pēc operācijas diezko foršas nav, tā kā viss sāp, tā kā nemēģina saprast, ko tu vari izdarīt, ko tu nevari izdarīt, kaut kādas, kas man šobrīd visvairāk besī, ka viss notiek tik lēni. Jā. Jo man pierast, ja tu dari, tu normāli tempiņā vari kaut ko izdarīt, pagaidiet, es lēnām piecelšos, padomāšu par katru soli un, jā. Jā, tādā mieriņā nedaudz noliek. Katrā ziņā es tev droši vien novēlu plānot
ka tas prasīs tos 12 mēnešus, bet strādāt pie tā, lai tas prasītu 9 mēnešus. Respektīvi, nesatcerēties. Jo man liekas, tas tāds viens no grūtākajiem visā tai traumu un rehabilitācijas periodā, kas atcerās pārāk. Jo tas ir kaut kāds tas veids, kā mēs, man liekas, arī domājam, vismaz sportisti noteikti tur pasaka 4 līdz 6 nedēļas, tātad 3,5. Jā, maks. Jā. 4 līdz tā kā 100%. 4 tas jau tā kā jau sliktākais, principā, iespējamais, lai arī ārsts reāli teicis, ka tas ir tā kā labākais un, ka neuztver to tādā formātā, un tad jau arī, tā kā, ja tu esi noskaņojusies tam gadam, un pēc tam tā ir tie 9 mēneši, tad tā ir uzvara, vai ne? Bet, ja tie tiešām atkal ir tie 12, tad ir. Bet skaidrs, ka varbūt arī ilgāk, un tad jau tāpat tā kaut kāda neapmierinātība būs, bet cerams jau, ka... Jā. Tieši tā, un arī, teiksim, to es arī šajā brīdī jūtu, ka, kā es, manuprāt, iepriekšējā podkāstā minēju, ka man audzēknis Lauris bija tā forši iedevis to domu, ka, tā kā iet caur tādiem tā kā kontrolpunktiem. Tad, teiksim, tas uz iepriekšējo nedēļu tas operācijas kontrolpunkts tika sasniegts, uz ko es tā kā biju ļoti fokusējis, un tad varētu teikt, tagad tas nākamais ir, tikt vaļā no kruķiem un kaut kādu to ļoti lielo ierobežojumu, to, ko ar to celi var iesākt. Tādu, tik līdz tādai varētu teikt kārtīgākai rehabilitācijai. Jā, droši vien arī ikdienas kustību atgūšanai. Jā. Tādu, kas nav sportošana, bet tādu, ka tu arī funkcionēt bez citu palīdzības. Jā, tieši tā. Un tad, it kā liekas, ok, kaut kādas 4-6 nedēļas uz kruķiem. Tā liekas, tā kā, kāpēc tie 9 mēneši, tā kā rekord, 6 nedēļas no kruķiem, tā kā vai maucam, bet skaidrs, ka tur ir viss, audi dzīst tādā laika periodā, kādā viņi dzīst, un tur īsti to fizioloģiju nevar apsteigt. Un skaidrs, ka tur ir, ir jauna krusteniskā saite, ir tas menisks šūts, un tā apasiņošana arī tur nav tā pati izcilākā. Līdz ar to tam visam vajag laiku, lai tur viss būtu gana stingrs un spēcīgs tādai slodzei, kādu man gribās tam celim likt virsū. Jā, gan jau būs tā kā būs, bet cerams, ka labi. Jā. Ir arī, protams, pāris smieklīgi momenti bijuši. Piemēram, man tagad ir jāiet uz tādu ceļa iestrādes mašīnu, kas tu jau redzēji to aparātu, kurš to celi tur tā vienkārši pasīvi kustina. Un es vakarā aizgāju uz to procedūru, un tur tā sieviete, kas to visu to fizikālo procedūru kabinetu vada, kaut ko viņi man tur jautā, un apmēram kā tas notika, es saku, es kāpu pār kokam, paslīdēju, un vienkārši knikšķiņ tā. Kāpēc? Skatos, arī kāpēc? Tev pat nav ko redz atbildēt. Jā, es paliku uz pauzes, jo ar šādu jautājumu nebiju saskārusies. Tagad man arī, es nenonācu pie atbildes, kāpēc. Man tā kā pirmā reakcija man nebija tā kā jautājums, kāpēc tu kāpi pāri kokam, man bija, kāpēc tu to kāju traumēji. Un kaut kāda tāda reakcija man nedaudz bija, ka priekš kam tev tas bija jādara. Bet varbūt viņa to arī tā domā. Varbūt, jā. Un otrs ir, kur es nosmējos par izturībnieku tāda specifika, ka kā tā operācija, man bija spināla anestēzija, un tad attiecīgi vēl operācijas laikā tur miedziņš. Tad, kad man tā kā modināja, tur mans anesteziologs bija mans audzējs, līdz ar to mēs tur kaut ko runājam. Iespējams, Kaspar, piedod, es varbūt tā kā visu neatceros 100% detaļās, bet man tā palicis atmiņā, ka viņš kaut ko teica, ka viņi tur bija skatījušies, kāds tur man puls, kur kaut 36, 37, un ka nereti pie tādiem cipriem viņi tur sāk jau par kaut kādu adrenalīnu vai kaut ko domāt. Jā, bet, tā kā, jā, būtu interesanti izturībniekam tas tīri normāls. Un tas jau vismā bieži, un tā kā ar kaut kādās tajās reizēs, kad ir sanācis nonākt pie mediķiem, sacensību vai pēc sacensību, un tajās reizēs, kad tie mediķi nav ar sportu saistīti, tad viņiem arī ir pārsteigumi tur par kaut kādiem, par to, kā sirds. Kādi pulsi tur parādās, vai ne? Ir, jā, un tad vienmēr jāsaka, hei, šis nav zem, šis ir tieši otrādi šobrīd ir augstāks nekā standartā man guļot, tā kā kaut kas nav kārtībā. Bet, tur arī gan jau būtu līdzīgā situācijā labi zemi cipari. Droši vien, jā. Es grūti spriest, tā kā. Bet tev jau miera pulss kaut kāds... miera pulss, ko Garmina gadījumā mēra, es saprotu, pusstunda, vidējais zemākais laikam. Tā kā diennakts laikā, viņš pat nav miega obligāti. Jā. Ja tev pa dienu kaut kāda iemesla dēļ ir pusstundu zemāks, tad viņš to paņems. Piemēram. Jā, un man ir īstenībā bijušas dienas, kad
Tā kā no rīta man uzrāda vienu. Pa dienu viņš nomainās. Viņu nerāda pie miega datiem patiesībā. Es pats atsevišķi paskatos. Un pēc tam paskatos kaut kādā nedēļas grafikā un es tā domāju, pagaidu, man liekas, ka man tajā dienā bija savādāks tas cipars. Tā kā iespējams, ka tajā dienā tad pa dienu kaut kas ir tur nomainījies. Bet jā, man kaut kādi, tādi 36, 37, tas ir, tad ir labi parasti. Jā, jo man, piemēram, tāds standarta miera puls būtu kaut kā, nezinu, 45, 46. Tā kā... jā, un tad tu zemāko sasniedz, kaut kādu zemāku. Droši vien man arī, tad zemākais būtu. Es nedomāju, ka stipri zemāk par tiem 36 vai ne. Tā kā tie ir tādi cipari, pie kuriem es neesmu tā kā baigi redzējis pats, ka man tur stipri zemāk būtu. Bet jā. Man, piemēram, arī, es teicu pašās vannās, kurēju, tur, protams, zem ūdens tas viss mērītājs līdz ar to, tā kā, nezinu, cik viņš ir precīzi, droši vien cik, bet tur man, piemēram, ir grūti līdz kaut kāda 80 dabūt. Ja es gribu kaut kādu 80, man reāli... Tad ir jācieš, tad ir jācieš, Kamēr pirtī, kaut kādus tos pašus 120, un es varu mierīgi 15 minūšu laikā sēdu. Tur gan es sēdu. Tā kā, arī nesalīdzinām, iespējams, pirtī guļot būtu, noteikti būtu mazāk, bet skaidrs, ka vienalga būtu stipri vairāk nekā tādā ūdenī. Tā kā tā. Tas par mani un pēc operācijas iesākumu. Kā tev sacensību nedēļa ir pienākusi? Man ir sacensību nedēļa, sestdien jāskrien, rīt es dodos ceļā uz Spāniju. Ko tu skriesi? Ultra Sierra Nevada, Spānijā 60 km. Trase būtībā pārsvarā tomēr pret kalnu. Kas tā kā kaut kādā mērā nepriecē, bet arī priecē, ir tas, ka sola diezgan sliktus laika apstākļus sestdienai. Es teiktu tādus, principā tādus, kā mums ir šobrīd, tikai izņemot saules vietā. Piemēram, tādus tā kā ir vakar. Es ceru, ka bez tāda vēja. Es vienkārši, es godā vārds, es nezinu, man liekas, gadus 5 atpakaļ tāds vējš Latvijā nebija. Vismaz ne Rīgā. Protams, Liepājnieki droši vien tur ierēku, bet tā par šito vēju. Bet, come on, reāli visu laiku. Visur skanste. Piemēram, mājās logs daudzās naktī. Ok, labi. Viņš kaut kad pirms pusgada, tā kā bija riktīgs vējš, viņš vienkārši nakts vidū atsprāga vaļā, kas arī bija tāds, ka tu gultā sēdus, es vienkārši tāds... Un domā, kas tikko notika, vai ne? 5. stāvā, kāds atver logu. Ok, pieklāvien vārpus. Jā, bet ir tas vējš traks, bet tur it kā, es neesmu skaties par to vēju konkrēti, bet kopumā sola, tas starts tur ir salīdzinoši zemu, bet viņš uziet, tā kā viņš visu laiku vairāk vai mazāk ir uz augšu, un finišs ir kalnu Kurartā, man liekas, tur 2500 kaut kādiem metriem virs jūras, un 100 km distance iet pat vēl no finiša vēl iet augšā. Pa slēpošanas trases līdz 3000 metriem, tad skrien lejā, man tā nav. Bet viņiem attiecīgi garantēts sniegs par sevi, es nezinu. Es ceru, ka... Tu drīzāk ceru, ka nē, jā. Es ceru, ka nebūs, bet, ja būs, tad skaidrs, ka tas nebūs daudz. Tad tas pašās beigās, un, visticamāk, tur tāds, pļurē jau vairāk, nevis normāls sniegs. Bet, bet sola, tādus augšā, tur kaut kādus +5, +6. Tā kā naktī, pēc tam nākamajā dienā, svētdienā sola arī 0. Tā kā, vēl tur čut pamainoties, varbūt visādi tā kaut kāda finiša daļa varbūt ļoti augsta reāli. Līdz ar to tas arī, jāpatur prātā, ka tādam arī vajadzētu būt gatavam scenārijam. Jā, īpaši, ja kaut kas pamainās un kaut kāda intensitāte krītās, tad ir jābūt gatavam, ka... Es domāju, ka kaut kādi cimdi man būs noteikti līdz. Es neesmu skatījies obligātu ekipējumu. varbūt jau defaultā vajag. Jā, iespējams, ka man viņi tā kā obligāti jāņem, bet... Bet ja nu nē. Bet ja nu nē, es tāpat ņemšu, jā. Ļoti atbildīgi. Ļoti gatavs esi. Nē, man vispār tāda, vēl vakar es kaut kādā mirklī tā, aizdomās, man parīt jau jābrauc, un es tā kā vispār neesmu par to domājis. Un, tā kaut kādā mērā tā dzīve kaut kādā ziņā tik strauja pēdējā laikā un tāda visu laiku vai aizņemta vai kaut kādas citas lietas, kas ne ar skriešanu saistītas, ka tā kā nav īsti bijis laika tā kā noskaņoties tam mačam. Līdz ar to arī tās ambīcijas, es negribu teikt, ka ir paliktas malā, drīzāk tādas uz jautājumu, cik, kāds es tur sestdienas rītā pamodīšos un kā man gribēsies bez mazai. Es negribu tagad jau teikt, ka es tagad kaut kādus jau lieku uz vairāk. Exit plānu vai ne kaut kādu. Jā, kaut kāda atkāpšanās noteikti nē, ja man būs, ja es jutīšu, ka es tā kā mentāli jūtos gatavs, lai ciestu, un kopumā es domāju, ka es būšu, un tad es to arī darīšu, bet ja man liksies, ka es daru sev pāri, tad es iespējams tur tā
kaut kādā otrajā daļā varbūt mazāk kaut kā centīšos. Jo tomēr pavasaris kopumā forma ir laba, negribās to sabojāt. Tev vēl visa sezona priekšā. Tieši tā, un tā kā kaut kādā mērā droši vien varētu teikt, nav tik svarīgi, vismaz šobrīd. Tā kā nav tā sajūta, ka tas ir tik svarīgi, bet es ceru, ka uz sestdienu es būšu tāds labi noskaņojies un tās kaut kādas 6,5–7,5 stundas būšu gatavs strādāt. Nu, jo tikpat labi var būt, ka tu aizbrauc tajā ceturtdienā uz Spāniju, tiec prom no visas, tā kā ikdienas, un ir tā kā tikai, mērķis ir tikai viens tās sacensības, un tad arī, tā kā, būtībā no tādas ceturtdienas līdz sestdienai gana daudz laika. Jā, un arī tādā ziņā arī tas distances garums, kas 60 kilometri, kas ir daudz, tajā pašā laikā, tā kā. Tas ir sagramojami. Jā, tas mani tā kā nebiedē. Tādā līmenī, kā piemēram, mani biedē tur 100 km. Jo 100 kilometros, tā kā tev paliek grūti, nereti vēl ir vēl 50, citreiz 60, vai nezinu, CCC atceroties. Jā, tās bieži vien ir 11 stundas. Tādā normālā kalnu skrējienā ar pietiekamiem augstmetriem tās, tā kā varbūt 11 stundas. Jā, tādu CCC atceroties, tie ir vēl kaut kādi tajā brīdī. CCC vislikti, kaut kādi iespējams 70 km vēl. Un tad ir skaidrs, ka 70 nebūs. Un šādā gadījumā tad, 30, tad tev laika vēl ir daudz. To var arī sagremot tādā kontekstā, ka tas, ceļš ņemot vērā, ka tās beigas pārsvarā visas ir pret kalnu. Skaidrs, ka tas būs lēnāk, bet tur arī nav tās obligātās sajūtas ļoti bieži pret kalnu, ka būtu tagad jāskrien. Tur tagad tu vari godprātīgi kāpt. Tas nav nekas traģisks, vai ne? Kamēr ir kaut kādi mači bijuši, kur ir tās beigas. Ir kaut kāda vēl taisnes. Piemēram, es nezinu, atceros to pašus visus kanjonus, ko es 3 vai 2 gadiem skrēju. Tā kā tu visam grūtēm esi ticis cauri, esi izbeidzies, un tagad tev palikuši kaut 40 km, kas ir relatīvi viegli, un tur ļoti daudz plakanā, un tev vēl fonam ir tie citu distanču skrējēji, kas tā kā uz papīra ir ievērojami lēnāki. Un tu ar viņiem tur kaut ko muļājies un netiec no viņiem prom, tad ir tāds, un tur arī kaut kādi ļoti daudz tie kilometri priekšā. Un šeit tādā ziņā es no tā īsti nebaidos. Būs slikti, tad tie 30 vai 20 palikuši, un tad tas jau ir tāds gremojams apjoms. Jā, varbūt vēl kaut kādi, kā tu noskaņo, labi, ne noskaņošanos, bet tādu, labi, gatavojies, jau tu arī baigi negatavojies, bet varbūt kaut kāds, ko tu gribētu no tā skrējiena paņemt, kas būtu tāds plāns A. Varbūt ne laikā, bet tādā ar izcilā variantā, kas būtu tas, teiksim, ar kādu sajūtu braukt mājās. Droši vien kaut kādā mērā tāds lielākais iegūms no tā pasākuma, ko es varētu iegūt, ir tas, ka es sev varu parādīt, ka es varu tās, pieņemsim, 7 stundas nocīnīties. Ka tas nav tā, ka es atmetos, teiksim, pēc stundas vai kaut kādā mērā, ka es spēju pārvērst to kaut kādā pozitīvākā tādā domāšanā, jo ar to man ir grūti. Un, ka nevis nomoka to maču, bet var drīkst būt grūti. Un, ja labi skriesies, visticamāk arī būs grūti. Vai ne? Bet, ka ir tādas sajūtas, nezinu, piemēram, tādas no pēdējo gadu mačiem, īriju, ka sanāca noskriet, es neteiktu, ka ideāli, bet ļoti labi sanāca noskriet. Tad tāda uzreiz sajūta pēc tā finiša, ka, hei, šis bija labs skrējiens. Pagājušajā gadā Maķedonija, tur krietni īsāks, bet ka tu saproti, hei, es pret kalniem varu strādāt, vai ne, un to varu izdarīt, un tādu drīzāk gribētos pārliecību, ko paņemt uz priekšu. Mazāk varbūt pat rezultāti. Bieži vien tas, protams, iet roku rokā, vai ne, tas nav tā, ka tu nostartē tur vēl sūdīgi, un tad bet tā kā ir baigās atziņas, ka baigais vecis esi. Jā, piemēram, nezinu, tas pats pagājušajā gadā Jantī gadījums, kur it kā es noskrienu, manuprāt, ļoti labi, bet tad paliek tāds, bet es reāli, tas nezinu, 13. vai kurš es tur biju, ne? Ka, tas ir labi vai slikti, un tāpēc, tam jāpaiet pēc tam 3 mēnešiem, lai saprastu, ka, bet reāli tas bija labi. Bet tajā pirmajā mirklī tu tā sēdi, un tu tā domā, pagaidi. Tā kā man liekas, ka es pretrunīgi, labi noskrēju, bet izrādās, ka, tā kā ne visai. Jā. Un tad vēl beigās tur iedot kaut kādus tos reitingus, un saprotu, ka ja nebija 800, labi, tad jau, šņuk. Vai ne? Bet tu jau tur esi bijis, neesi gan skrējis, un kā tev šķiet, tev tas palīdz, nepalīdz? Es domāju, palīdz. Es apmēram saprotu, ar ko ir jārēķinās. Es nezinu, es esmu redzējis no trases vairāk pa kādiem 5 kilometriem. Es domāju, ka nē. Bet tādu
kāds tas apvidus apmēram ir, un arī kaut kādas lietas, piemēram, ko mēs pirms starta tur pārunājām, un tā kā mēs tur bijām, Gvido bija skrējis jau vismaz vienu reizi iepriekš, nezinu, iespējams pat 2. Bet līdz ar to viņš mācēja arī par to trasi izstāstīt, un tad, piemēram, paliek atmiņā, ka tur tas viens noskrējiens kaut kādā sākuma daļā pa ļoti cietu segumu. Un tur ļoti viegli tās kājas atstāt, un principā pēdējie 30 ir pret kalnu. Kur tās kājas noderēs? Kur tās kājas ir stipri svarīgāk, vai ne? Nekā tur tā vietā, lai, piemēram, noskrējienā tur varētu lidot, nezinu, es mīnu, uz 3.30, tā vietā noskrējienu uz 4. Zaudē kaut kādas tur 3-4 minūtes, bet beigās var atvinēt ar rezervi. Tu stipri atvinnēsi, ja tu būsi ar kaut kādām normālām kājām tur atnācis, vai ne, kamēr, ja tu tur esi atstājis visu tai noskrējienā, tad visticamāk tai kāpumā, kā minimums, kamēr tu varēsi pārslēgties, paies jau krietnes laiks, bet visticamāk, tā kā game over. Jā, un esi domājis ar kādiem apaviem? Es ar ON Pro Cloud Ultra Pro, jā. Šitais arī Stirnabukā, tā kā. Es gan neesmu redzējis, kur tā informācija kaut kur parādās, bet slepena informācija. Acīm redzot, es arī nezinu, kas bija tas, kas man to prasīja. Varbūt tas nemaz. Jā, varbūt nav kāda saistība ar Stirnabuku, bet stāvot uz piedestālā nāca klāt katram, tā kā atsevišķs cilvēks, un prasīja, ar kādiem apaviem tu skrēji. Un es arī skrēju ar tiem ON, un tā kā es viņam saku to ON, es jau redzu tāds, to blank. Un tad es jau sākuši tāpat putroties, tur kaut ko ar Pro sāku, un tas beigās man bija jāsaņemās, un tad ON Cloud Ultra Pro. Tad viņš pieraksties, tur bez mazliet pa burtiem sauc, un tad tas info kaut kur ir aizgājis, nezinu kur. Varbūt viņi beigās skatās, meklē, ka tādā, ka pusē no skrējējiem nevar atrast apavus un Jep. Jā, es nezinu, varbūt viņi arī uz visiem piedestāliem neaizgāja, bet varbūt tas kaut kāds eksperiments bija, bet kopumā jau tika runāts, ka tos apavu piedestālus taisīs. Un tas būtu interesanti tiešām redzēt, kas. Jo, piemēram, es saprotu, ja mēs atgriežamies pie tā Stirnabuka un, piemēram, vīru lūšu piedestālu, tad tu biji vienīgais taku apavos. Jā. Gan pirmā... Un arī laikam karboni viņi ir, ja? Es nekad šo neatceros. Nē, manuprāt, oni nav karboni. Tā par visiem maniem apaviem saka beigās. Vēl labā piesienās, jā. Tagad tu tiešām atnāc ar karboniem. Jā. Man vienmēr liekas, ka ar karboniem izrādās tie kaut kādi fake, jā. Bet maksā tāpat. Maksā tāpat, jā, pat vairāk. Jā, iespējams, ka nezinu. Bet, ātri tā, ko apavi katrā ziņā. Bet jā, sanāca tā, ka es 2. un gan 1. gan 3. vieta skrēja ar asfalta karboniem. Kas patiesībā tā atskatoties, droši vien bija pareizā izvēle. Tādos pirmajos 10-12 kilometros varētu vēl ātrāk uzskriet un, vai kā minimums, ja ne ātrāk, tad nedaudz ietaupīt kaut kādu pulsu, laktātu, vai ne? Un, attiecīgi 2. daļā, es tāpat biju super nedrošs kaut kādos noskrējienos. Es domāju, ka nedrošākiem apaviem nekas nemainītos. Nebūtiski gan jau. Tāpat vaidas panākt. Nē, varbūt tad jums nebūtu nebūs kontakts. Tūmā, jā. Nezinu, es tā kā uzvalku tādus reāli ātrus apavus, kas it kā arī tie ON ir ātri, bet tomēr ir starpība ar taku apavu un asfalta apavam. Tādam karbonam noteikti ir baigais plēsiens. Jā. Es ar viņiem arī jūtos ievērojami ātrāks. Es domāju, ka tas sākums man būtu kādu pusminūti ātrāks. Tad. Labi, nav vēl redzētas, tā kā ir izziņotas, bet nav redzētas dzīvē Stirnabuka tukuma trases. Bet, ņemot vērā, ka tas jau nosaukums ir pilsēttakas, iespējams, ka... atkarīgs no laika apstākļiem. Lūsim, kuru visticamāk es skriešu. Tā kārtēju uzmetot, tāpat bija, es redzēju caur Šlokembeku iet, gan jau kaut kas arī no Vilkača tāpat, un es domāju, īsajās distancēs tur būs tāds vienkāršāks, bet tā lūsim varētu būt arī sadaļas, kur, tomēr tie tukuma meži, ir vietas, kas tur diezgan riebīgas. Jā, tur ir viens posms, ko es zinu pie Melnezera, kur tāds, viņš nav garš kaut kāda, es nezinu, 300 metri, maksimums 500, bet man šķiet mazāk, kur ir būtībā zemes, tur nav, tur ir tikai saknes un tāds ritīgs Šamonī vibes. Jā, un tā kā, man negribās arī, es līdz šim nekad īstenībā taku skrējienā neesmu ar asfalta apaviem skrējis, man negribās tā kā arī baigi iebersties uz to. Vai ne?
Jo man tā kaut kāda drošība tomēr tāpat jau ir problēma. Es negribu to pārvērst par kaut ko vēl tā, ka panikas šādi līmeni. Te, jā. Jā. bet jā, un man liekas, ka šobrīd jau tie, teiksim, tādi augstākā plauktiņa taku apavi ir pietiekami ātri, lai, ja vien nav tiešām tesiens pa granteni, nejustu baigo zaudējumu. Jā, un arī tie paši jauni, ar kuriem es skrēju, viņi nav droši vien ātrākie man tā kā taku apavi, bet viņi ir ātri. Jā. Un ar viņiem var diezgan daudz ko izdarīt arī pēc tam reljefā, kur tas karbons varbūt vairāk nedod tādu iegūmu, vai ne? Tā kā jā, es skriešu ar tiem arī šeit, un tad jau es domāju, ka tā būs laba izvēle. Un pārējais viss kaut kādas pārbaudītās vērtības. Uzturā un visur citur neko jaunu es šoreiz absolūti neizdomāšu. Tāpat droši vien pamatā uz Sisbeta fuel žēlējām, dažas kofeīna žēlējas, pirms starta kofeīns, es domāju, arī pirms starta tā baikārba žēlēja, nomio es līdz neņemšu. Tur arī tas starts ir kaut kādos 5 vai 6 no rīta, es neesmu apskatījies. Vai 7 bija, 6? Agri, jā. Tur bija tumšs, tā kā es toreiz viņus laidu startā, bija reāli tums. Jāpaskās, vai lukturi nevajag. 100 punkti, es tagad atceros, ka vajadzēja. Jā. Jo es atceros, ka mēs tā kā aizvedām grupu, jā. Palaižam tagad grupu projām, un tā kā starts aiziet, un es eju uz mašīnu, un es redzu, ka kāds vēl tur ņemās pie tiem organizatoru galdiem, kur pārbauda starp citu pirms starta ekipējumu, kas nav bieži sacensībās, bet tur pārbauda jau pirms starta. Spānijā patiesībā diezgan bieži pirms starta pārbauda. Un pēc mirkļa man zvana, un izrādās, ka tas man tā kā ir, ka tas ir bijis mans audzēknis, kurš nebrauc kopā ar mums, bet kurš brauc atsevišķi, kurš ir nokavējis startu un nevar atrast lukturi. Viņam reāli paveicās, ka es vēl biju turpat, un ka man bija lukturis līdz tur tajā rīta izbraucienā. Pēc kāda sakritība. Jā, un ka es varēju iedot, un tad viņš varēja doties ar nelielu aizķeri trasē. Okay. Tā kā, jāpaskatās, tas vēl nolikums būs. Man ir atstāts ēpasts neatvērts, kur ir tā kā roadbooks. Tā kā šovakar noteikti tam. Vēlams pirms aizbraukšanas, jā. Jā, to šovakar sākšu darīt. Jā. Par sūdīgas podkāstu to nevajag publicēt. Šitas ir tā kā tā ir realitāte. Bet dariet tā, kā mēs sakam, nevis tā, kā mēs daram, jā? Jā. 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 Sliktākajā dimē būs vienkārši labs stāsts nākamajā podkastā. Nē, viss, zin kā, te jau arī kaut kāda tā, pārliecība, kas, protams, var kaut kādā reizē nospēlēt pa sliktu, bet tā kā pirmkārt, es bijis ļoti daudz sacensībās, man tas ekipējums viss mājās ir entajās variācijās, krāmējot čemodānu, es to vienkārši salikšu, arī viss ir pārbaudīti ikdienā lietots, tas nav nekas tāds, ka es tagad kaut ko tur super jaunu izdomāju, viss ir darīts. Un otra lieta, ka es arī, vismaz sevi uzskatu pat diezgan tā kā regulāru ceļotāju. Līdz ar to man arī nav tā kā panikas, ka aizbraucot un secinot, ka kaut kā nav, ka to nevar atrisināt. Tu zini, kas ir tās, nezinu, tas mazais mantu apjoms, ko tev tiešām vajag pašam paņemt līdzi, kas tāds, nezinu, iztikas minimums. Un pārējais ir... Jā, turklāt es tādā Granadā arī zinu, kur ir sporta veikals. Bet ja nezināšu, ir kontakti, lai noskaidrotu. Internets. Jā, tā kā... Jā. Un droši vien tas rada kaut kādu tādu pašpārliecinātību, kas varbūt lieka, vai ne? Un tai pašā laikā arī, piemēram, no tāda nolikuma viedokļa, es nezinu, kas būs tā kā tur uz galdiem, piemēram, kontrolpunktos. Bet man arī šoreiz tas neinteresē, tā distance nav tik gara, lai es uz to beigi, tā kā man būs pašpietiekams. Jā, es plānoju būt pašpietiekams, līdz ar to man gandrīz galvenais ir apskatīties, kas ir tas, kas man būs jānes. Un apskatīties, vai es varu aizsūtīt mantas uz finišu, jo tur soli, ka būs augsts. Un ja jā, tad es esmu mierīgu sirdi, ka es pēc finiša arī varēšu normāli saģērbties un iekāpt orgu autobusā, nobraukt atpakaļ lejā. Cerams, neapvemjoties, jo man besīs serpentīnos sēdēt autobusā. Lai tev izdodas. Bet, piemēram, kur būs, apskatīsies vakarā, kāds ir tas nolikums un kas ir tas obligāto mantu saraksts. Vai tu, piemēram, nezinu, ja pieņemsim, ka tur nav rakstīts, ka tur vajag lukturi. Vai, piemēram, braucot no sacensībām, tu ņemtu lukturi tāpat līdzi. Jo es, piemēram, tā kā pat, ja nav rakstīts, bieži vien, teiksim, es braucu kaut kur skriet taks, un lukturi es iemetīšu katram gadījumam. Jo, droši vien šajā gadījumā beig atkarīgs, cik man ir vietas čemodāna. Bet pārsvarā, jā, es tādas
kaut kādu, piemēram, ekstra termoveļu, lukturi, kaut kādas tādas pamatlietiņas, ekstra uzturu. Pat ja nav prasīts. Jā, pat ja nav prasīts, es ielieku, un tie arī tādi kaut kādi pēdējās dienas tad lēmumi. Skaidrs, ka šajā reizē es braucu tur uz 4 dienām kaut kādām skriet tumsā ārpus sacensībām. Man ir maza iespēja, ka es to darīšu. Līdz ar to, ja es apskatos, ka nav obligāta ekipējuma, jo finišēšu es noteikti pa gaismu, es neņemšu. Tad es neredzu īsti viņu pielietojumu. Bet tā pārsvarā, jā, noteikti kaut ko labāk. Tad ekstra, ja vieta atļauj, tad labāk ekstra paņem. Ir īpaši, ka zini, ka tas ir savs pārbaudīts un nebūs jādomā, kur kaut ko sazīmēt. Jā. Labi, tas par to, kā mums, kā parasti ļoti gari. Bet tādi droši vien lietas, kas ir kaut kādi jaunumi, un tad lietas droši vien kādām tendencēm, takuskriešanā, tā to varētu nosaukt. Jā, tā varētu teikt. No jaunumiem tad mums ir Gauja trail. Man liekas, šajās brīvdienās, sanāks 16 nedēļas līdz startam. Kaut kā tā varētu būt. Jā. Vai varbūt 17. Bet katrā ziņā tojās. Un tagad mājaslapā ir parādījušās izmaiņas distancēs. Jā. Man liekas, nokomunicēts tas vēl īsti nekur nav, bet mājaslapā jau uzreiz kāds pamanīja, šķiet pirmajā dienā, ka izmainījušies distanču garumi, tā tad garajām distancēm jāgatavojas skriet garāk. Jā. Un īsajai distancei, ne īsajai, bet priekšpēd, 20 kilometru kategorijas distancē ir jāplāno skriet mazāk. Jā. Kādi tad ir tagad tie jaunie? Tad jaunais, garākā distance šobrīd ir 91 km un 2200 metri, augstumetri. Tad 50 km kategorijas skrējiens ir 53 km un 1200 metri. Tāda ir 21 km un 500 augstumetri. Un visbeidzot 13,5 km un 300 augstumetri. Okay. Tad 3 no 4 distancēm ir kļuvušas garākas un viena īsāka. Pat īsāka arī ir garāka. Jā. Tur man šķiet bija 11 km, nemaldos. Jā, tā kā tādas izmaiņas, par tām garajām daži jau bailīgi audzēkņi rakstījuši, kā būs. Bet, es nezinu, man liekas vēl tik tālu, ka es arī neteiktu, ka šis ir gala variants. Jā, es tā kā baigi nenoticētu, ka šis ir arī gala variants. Ļoti iespējams, ka tas ir gala variants un tā kā labāk rēķināties ar šo. Nē, tas skaidrs, ka, ja tāds ir parādījies mājaslapā, tad jau droši vien, ka jārēķinās. Jā. Bet kā es arī tā kā dažiem saviem teicu, ka, principā, ja cilvēks būs gatavs tiem, kas bija, piemēram, oriģināli paredzēti 85 km, tad arī tos 91 tiks galā. Labi, tā ir maza izmaiņa. Jā. Lielākā droši vien tāda un bailīgākā ir tiem, kas plānoja 45, tagad 53, kas ir kaut kāda 18% izmaiņa, kas ir daudz. Tas ir, jā. Un tas, redz, te jau nobiedējas vairāk tos, kas jau tos 45 bija paņēmuši kā, hei, tas man būs lielākais, lielākais piedzīvojums dzīvē. Un tagad pēkšņi viņam ir ekstra vēl 18%. Tā kā, tas varētu būt tāds baiļu lielākais faktors droši. Tāpat laikā tāds, man šķiet, ka procentāli lielākā izmaiņa ir tai 20 km distancei. Kur, labi, tā īsāka palikusi. Tas, jā, un tā atšķirība man šķiet liela no 27 km uz 21. Tas ir daudz. Jā, bet tas man liekas, tas tāds, labi, es varbūt vienmēr tā skatos. Man vienmēr liekas, ka uz leju, ja pavalk, tad, tā kā zaudēti kilometri, tas man neliekas nekad slikti. Es gatavojos kaut kādam kilometru skaitam, un ja beigās ir mazāk, tad labi man. Bet uz otru pusi tas tā kā vienmēr ir nedaudz sarežģītāk. Un, teiksim, arī manā kontekstā, ja es domāju, varbūt tos 85, tagad 91 liekas, it kā nav liela starpība, bet uzreiz liekas, bāc, tas tā kā 91, ir tuvāk 100 nekā 80. Jā, 91, tā kā gan laikam tomēr nē. Uzreiz tāds ieslēdzās, ka nē. Bet tā kā īsti tos 53, tas kā liekas pamaz, bet varbūt, ka tās jāņem. Tā kā skatīsies, bet skaidrs, ka jārēķinās tas pirmais gads, ka būs arī izmaiņām un droši vien jau sekos kaut kādas izmaiņas un gan jau organizatori par to visu arī informēs. Jā, tā kā, bet katrā ziņā ir vērts uzmest aci un tā kā pasakot līdz izmaiņām, lai nav tā, ka ir kaut kādi pārsteigumi, kā piemēram daži ar pirmo stirnu buku
nenočekoja, ka distance ir pamainījušās, un tad šeit arī vajadzētu pasakot līdzi, kas ir mainījies. Un droši vien, ja mēs tā kā paturpinām vēl par UTMB, tad beidzot ir arī kaut kas, par ko UTMB var uzslavēt. Jā. Un droši vien jau varētu teikt, ka UTMB vispār tā globāli bija tāds viens no pirmajiem lielajiem spēlētājiem, kurš kaut kādu tādu, varētu teikt, tā kā, nezinu, kā to latviski vislabāk latvisko, bet tādu vecākiem draudzīgu pieeju, ka, piemēram, ja sieviete paliek stāvoklī, tad ir iespēja to savu startu pārcelt. Un skaidrs, ka tas arī nav nācis viegli, bet tieši kā reize, man šķiet, marta beigās viņi paziņoja par, tā teikt, papildinājumu šai pieejai. Un, piemēram, tur tādas, kas ir tādas interesantas lietas, ka, pirmkārt, tas attiecas uz vairākiem veidiem, kā var veidot ģimeni, gan tā kā vienkārši klasiskā veidā, kad cilvēks paliek stāvoklī, bērns, bet arī medicīniskā apaugļošana, adoptācija. Un tas arī attiecas ne tikai, piemēram, uz sievieti, kur paliek stāvoklī, bet arī viņas partneri. Piemēram, ir, pieņemsim klasisko scenāriju. Jā, runā. Vienkārši tā kā šobrīd, zin kā, tie ģimenes modeļi varbūt tik ļoti dažādi, bet pieņemsim tādu klasisku pāri, kur, tā kā sieviete paliek stāvoklī, bet džeks ir tas, kurš ir pieteicies sacensībām, un tad, ja nemaldos, bija 3 vai 6 mēneši, ja tas tā kā sanāk 3 vai 6 mēneši pirms sacensībām, tad viņš arī var to pārcelt to savu dalību uz vēlāku laiku. Tur bija arī atkarīgs, kurām sacensībām tur 2 gadi, kurām sacensībām tur ir kaut kāda vēl prioritāte, ņemot vērā, vai tur ir vai nav loterija. Kas vēl ir interesanti, ka top elites dāmām, kas atkarībā no kategorijas pārstāvja bija kaut kāds reitings 600 un uz augšu, paliekot stāvoklī, viņa var iesaldēt, nevis var, bet tiek iesaldēts reitings uz 5 gadiem. Kas, manuprāt, ir ļoti forša iniciatīva, jo kaut kādā ziņā tas ļauj. Tā iesaldēšana ir tā, ka tu vari 5 gadu laikā atsākt, un tad tev iesaldējiens beidzās, un tu sāc kaut kādus jaunos dabūt. Vai arī tas ir tā, ka tev, piemēram, tu dabū tagad 800 punktus, saproti, ka tas bija tavs, labāk nebūs. Tāpēc nolem uzreiz taisīt augšā ģimeni, lai tagad, un pēc tam tu, tā kā pēc gada, pieņemsim, vari atsākt, vai ne? Un tagad piedalies visus tos, 3,5 atlikušos gadus no tiem 5 sacensībās. Un tomēr tev turās tas 800, vai tajā brīdī, kad tu atsāc, tad pēc kāda laika tomēr, saprotot, ka tu esi atgriezusies, tad turpinās tas reitings. Un te ir tā, ka sanāk vai līdz 5 gadiem, vienkārši vai tas laiks pienāk pirmais, vai arī līdz brīdim, kad tas indeks sasniedz to iesaldēto. Okay, tā, līdz ar to tajā brīdī, kad atgriežoties, tu sasniedz tad vērmānu to taktiku dēļ. Jā. Un katrā ziņā būs redzams gan tas iesaldētais, gan tas tā kā aktuālais, varētu teikt. Okay. Bet, ka būtībā vajadzētu būt tā, ka arī visi tie, tā kā varētu teikt, elites atlēta bonus saglabājas 2 gadus, kas būtu kaut kādas bezmaksas dalības vai kaut kādas, tā kā pieeja elites starta grupām, un tādas visādas lietas saglabājās 2 gadus neatkarīgi no tā. Labi. Tas droši vien tādā lielā mērā dēļ pagājušā gada tā Snowdonia varianta, kur, es neatceros, kā viņu sauca. Bet... Stephanie Keist, kur... Jā, viņa nesen, viņai tad bija, nezinu, bērnu kaut kāds pusgads, man šķiet. Jā, katrā ziņā nesen pēc bērna piedzimšanas viņa skrēja sacensībās un dabūja startēt no 3. viļņa, jo viņai nebija reitinga. Jā. Bet viņa tāpat uzvarēja beigās. Uzvarēja gan ņemot... tā kā čipa laiku, kas tāds vienmēr uz jautājumu, manuprāt, liela, jo tu tomēr, tā kā nenoskrēji. Laika ziņā tu biji priekš. Tas tāds arī... kaut kādā mērā sanāk negodīgi arī pret to sievieti, kas finišēja pirmā. Jo viņai jau nav ne jausmas, ka kāds no muguras... Ka īstenībā tur ir tā kā time trials, vai ne? Jā, tieši tā. Jā. Jo es, tas būtu līdzīgi kā, teiksim, stirnupuka vai ne iedzīšanā. Jā, ja ņemtu beigās tā kā tīro laiku. Jā, tad tu it kā skrien, skaties, es esmu pirmais, īstenībā tu neesi pirmais, jo kāds tur ir ātrāk skrējas aizmugurē. Jā, tā kā... Jā, tieši tā ļoti labi tādi. Jā, un šis jau arī redzē, cerams, ka aizies kaut kur plašāk. Ne tikai UTMB tūrē, jo, piemēram, tagad arī Western States kontekstā bija atlases sacensības, un top 2 tika Andreas Reiterers, Itālis, kurš dabūja atteikties no biļetes, jo
viņam tieši ap Western States laiku plānos ģimenes pieaugums. Un tad šis būtu kā reiz tas gadījums, kad hei, kur otra puse, kurš pats nedzemdē. Bet reāli viņš vienalga netiek. Vai ne? Jo viņam tomēr ir kaut kādi pienākumi dzīvē. Citi izņemot skriet. Kā izrādās. Jā. Bet, jā, tā kā, šis beidzot, es teiktu, ir tā kā kaut kas, par ko UTMB var uzslavēt, un kur tiešām varētu teikt, ka citi var pamācīties un kaut ko paņemt, un varbūt ne tieši konkrēti šādā formātā, bet un te arī tas, kas man liekas, forši, ņemot vērā, ka, tā kā, vispār tā kā ģimenes plānošana un kaut kāda, grūtniecība un tādas lietas ārkārtīgi neparedzamas, tad skaidrs, ka te nav nepieciešams kaut kāds, varētu teikt, tā kā veiksmīgs iznākums, lai šo te šo iespēju tā kā dot, ka, piemēram, būtībā pamatā vajag kaut kādu ārsta zīmi, ka, hei, kur cilvēks ir stāvoklī un tālāk vai tur... Vai kā cenšas kļūt stāvoklī. Jā, tieši tā. Un nav tā kā ierobežojuma, kaut kādam, cik reiz to var darīt, ja, piemēram, pārceļ kaut kādu startu un pēc tam uz to pārcelto startu atkal ir jāpārceļ. To var darīt. Līdz ar to tāds... visai pozitīvi vērtējams. Skaidrs, ka noteikti arī tur var atrast kaut kādas lietas, kur piekasīties, bet es teiktu tā globāli šis ir labs solis uz priekšu. Jā, kopumā jau vispār droši vien. Skaidrs, ka tāds UTMB daudzās lietās jau ievieš ļoti labas lietas. Vienkārši, kā bieži vien tās kaut kādas labās lietas ir grūtāk pamanīt. Cevišķi, ja pa vidu ir kaut kādi skandāliņi, kas lec ārā, vai tāpēc... Droši vien arī, jāpiemina, nav jau tā, ka arī šī ir tikai un vienīgi UTMB iniciatīva. Tas kaut kādā ziņā bija tā kā motivēts no tās pašas PTRA, kas ir profesionālo taku skrēju asociācija apvienība. Ka tur arī vairāki top atlēti, kam ir ģimenes un bērni, tā kā iestājas par to, ka hei, rekur, paskat šitādas situācijas un ka tā kā mums nepieciešams tāds un tas UTMB ir pirmais, pie kā viņi sāk iet, jo tas šobrīd ir tāds redzamākais, lielākais spēlētājs. Jā, tieši tā. Labi, ja pa kādām tendencēm, patās bija Francijā tāda Mile and Stone konference, kas, es saprotu, ne pirmo reizi, bet kas patiesībā ir tāds jaunums, es teiktu, vismaz man, es domāju, ka arī tev. Jo līdz šim mēs ļoti daudz esam tādā ASV ietekmē, bet prieks, ka arī patiesībā Eiropā šādas lietas notiek, un tur kaut kādas dažas droši vien tādas atziņas, kas nāk no tā visa, kas droši vien noteikti tur ir vēl visādas atziņas, bet mums nav ne tā ierakstu no tām konferencēm, šis ir vairāk tāds caur kādu, kurš tur ir bijis. Tāds konspekts. Konspekti, piemēram, viena lieta, kas, liekas, vienmēr ir interesanti, un cik tādi taku skrējēji pelna. Un tas Mile and Stone bija aptaujājuši un bija atsaukušies apmēram 50 Francijas elites taku skrējēji, tātad reitingu vīriešiem vismaz 850 un sievietēm vismaz 730. Latvijā tādu, cik tev ir? Man šeit man ir 730. Jā, tā kā visticamāk 1 un 1, tad Latvijā tāds ir. Bet, un tad no tiem 49... 728. Jā. Tikai 12 ir atzinuši, ka viņi ir pilnībā profesionāli sportisti. 6 ir atzinuši, ka viņi pelna gadā vairāk nekā 100,000 eiro. Un 25, tātad puse, ir teikuši, ka viņi pelna mazāk kā 25,000 eiro. Kas ir diezgan, ja tas ir kā vienīgais ienākums, labi, viņi visticamāk, tad arī ir tie, kuri saka, ka nav pilnībā profesionāli. Jā, jo, teiksim, Latvijā jau ar tādu ienākumu līmeni, tā kā gada griezumā, ja tas vēl ir kaut kādus nodokļus ņem nost, tad pavisam vāji. Un kaut kādā Francija vai kaut kas tāds, būs. Un tā tad lielākais ienākuma avots 2/3 tiek minēts tieši no zīmoliem saņemtais finansējums, kamēr 17% naudas balvas. Kas ir īstenībā tāpat diezgan, es teiktu, procentuāli diezgan daudz. Jā. Man ir 100% šogad uz naudas balvu. 100%. Izņemot, ja mēs neskatāmies uz to aspektu, ka vairāk no tiem profesionāliem skrējiem atzīmē, ka viņiem ir ienākumi arī no trenēšanas. Jā. Tad man ir... Tad pirmkārt mēs varam saukt sev par profesionāliem taku skrējējiem. Tad man ir kā 2% no naudas balvu. Jā, tas tāds interesanti vienkārši par kaut kādām naudas lietiņām. Skaidrs jau, ka
tas atšķirās no tirgus uz tirgu, un droši vien ASV tie cipari ir augstāki, lielāki. Un tā kā ne tikai skaita ziņā, cik atlētus tas aptver, bet arī tā kā kādas ir tās summas gadā, ko viņi pelna. Es tā domāju. Jā, tikmēr kaut kādā, droši vien Eiropas kontekstā tāpat mums ir jāpieņem, ka Francija visticamāk ir vieni no vislabāk apmaksātajiem. Es domāju, ka varbūt vēl Britu sportisti, bet daži diez vai masveidā. Jā. Spāņi vēl varētu būt. Spānijā, es domāju, saņem mazāk. Jā. Drīzāk tad Itāļi varētu, bet es Spānijā domāju, ka Spānijā ir ļoti daudz sportistu un tādu augstu līmeņa. Bet es domāju, vidējais ienākumu līmeni. Es domāju, tur ir ļoti daudz tādu, kas ir zem šiem 25,000. Un iespējams ļoti daudz, kas ir zem arī kaut kādiem 15,000. Tur drīzāk tādi mazie līgumiņi. Bet es mīnu. Tas tāds, gut feelings, ja? Nedaudz zinot lietas, bet tā kā nezinot. Tad vēl dažas atziņas no tāda Alessio Punci, kurš ir tā kā head of running pasaules vieglatlētikas asociācijā, vai nezinu, kā viņas ir. World Athletics. Jā, World Athletics vienkārši. Tātad dažas lietas, ko viņš ir uzzinājis tajā konferencē, ka taku skriešanas sacensību filmēšanas izmaksas ir apmēram 20 līdz 25,000 eiro par sacensībām. Es nezinu, daudz maz. Domāju, adekvāti. Tā kā man liekas tāds... Droši vien var lētāk, bet ja grib tādu kvalitatīvu, tad... Jā, tas tāds... ņemot vērā arī to visu iesaistīto cilvēku apjomu un sarežģītību, man šķiet diezgan adekvāti. Tur jau tiem, kas skriena tām kamerām, viņam reāli praktiski nekas netiek. Tā ir gandrīz tāda vairāk goda lieta. Tur ļoti mazs tas kaut kāds, tas nav darbs. Bet visi... Tas vienalga drīzāk brīvprātīgais tāds. Jā. Tātad apmēram 1 miljons Francijas iedzīvotāji nodarbojas ar šāda vai tāda citāda veida taku skriešanu. Daudz vai maz? Tu zini, cik Francijā ir iedzīvotāji? Tāpēc es nemēģinu tā kā izdomāt, cik varētu. Tā izklausās, jā. Kā tev šķiet daudz vai maz? Tie kaut kādi Francijā kaut kādi 70 miljoni apmēram. Plus mīnus, tur es neatceros, bet apmēram. Tie sanāk apmēram 1% no iedzīvotājiem. Latvijas kontekstā, es kaut kad uz kalkulatoru uzsitu, man sanāca, ka tie varētu būt 16-17 tūkstoši. Es domāju, ka mums ir līdzīga attiecība. Ja ņemam Stirnubuku... Stirnubukā cik ir bijis? Piemēram, šajā posmā bija 4,000. Ja mēs paņemtu visu sezonu, tur droši vien būtu jāceļ augšā kaut kādi rimanta dati, cik ir unikālie tie skrējēji, bet droši, pieņemsim kaut kādi 7,000. Tad ir vēl vesela čupa, kas nemaz Stirnubukā nepiedalās. Kaut vai, es nezinu, Audzēkņu vidū man ļoti daudz, kuri nepiedalās, bet kuri tomēr kaut ko tā kā uzskrien, vai ne? Kas skrien tikai ārzemēs, piemēram. Un tad ir vēl vesela čupa, kuri skraida sēdienas rītā pa mežu, kuri iespējams pat nezin, ka ir Stirnubuks vai ka ir taku skriešanas sacensības, bet tā ir viņu kaut kāda fiziskā aktivitāte, kurus arī šeit noteikti var iekļaut. Es domāju, tas 1 miljons Francijas gadījumā ir tādi, kas arī 1 vai 2 reizes gadā ir bijuši mežā paskriet, vai ne? Tā kā es domāju diezgan droši, ka mums pat varētu būt vairāk procentāli. Ticami. Tālāk. Eirosports ir apmierināts ar to, kā taku skriešanas sacensības tiešraides, tad kādu sniegumu rada Eirosporta kopējā visā bildē. Ka apmēram uz katru to Golden Trail sērijas sacensībām, ko tur rāda, uz populārākiem posmiem ir 300 līdz 350 tūkstoši skatītāji, kas esot labākā triatlonam un līdzīgi ar MTB. Manuprāt, tā ir ļoti labi. Un arī, būtībā, šis absolūti nepārsteidz, jo cik ir tās Golden Trail sacensības skatītas, īpaši tās, kuras šādi tika translēts, ir tiešām aizraujoši. Jā. Tiešām tas ir kvalitatīvs, dinamisks. Es varu saprast, ka cilvēkus to pavalkās. Tātad tavā gadījumā, pieņemsim, ka 300,000, tas 2 reiz apmēram vairāk kā tad, kad tu biji VIPā, tepat Latvijas televīzijā. Tā kā tur es neizgāzos tik ļoti kā VIPā par trieci. Jā. Tā kā UTMB 35-gadīgi un jaunāki, tā kā gada griezumā pieaugums pa 30%. Tas tāds
reāli izraut droši vien no konteksta, nedaudz jau interesētu, cik tad ir vispārējais pieaugums un cik ir, attiecīgi, tad cik šis, bet skaidrs, ka tā kā jaunā publika noteikti nāk vairāk iekšā. Bet arī jautājums, vai tas nav vienkārši tādēļ, ka UTMB arī aizvien vairāk uz tiem jauniešiem spiež? Nu, noteikti. Tā kā, kurš, tā kā Vista vai Ola, kurš pirmais, tā kā vai tie, tā jaunā paudze nāk iekšā pati, vai tāpēc, ka kur ir tā kā aicinājums parādīties? Jā. Nu, un tad viņš pats arī tur bija uzstājies. Un tad kaut kādas lietas, ko viņš tur pats saka, ka tā kā šis sports īsti nepieder nevienam. Tā kā viņš ir zem tās vieglatlētikas vai ne, bet arī viņi iesaistās vairāk, lai šobrīd veidotu tā kā vērtību tam sporta veidam un lai palīdzētu risināt kaut kādas problēmas. Un viena no problēmām ir dopings. Un, attiecīgi, tas arī ir kaut kas antidopings ir kaut kas pie kā, attiecīgi, tad viņi strādā. Nu, un kā, kopumā viņš uzskata, ka tas sports ir tik dažāds, ka tas drīzāk ir pluss, un ka tam sportam ir tik daudz visādu novirzienu un paveidu, ka tā drīzāk laba lieta, nevis slikta lieta. Tam arī var piekrist, jo būtībā tas nozīmē, ka katrs var atrast tādu formātu, kā uzrunā, vai tas ir, 5 kilometru kaut kāds īsais blieziens pa takām vai daudz dienu stage race. Jā, katrā ziņā skaties, ka tādu taku skriešanu tu nekad neieliksi kaut kādā konkrētā rāmī. Un ir, kam tas traucē, tie tad parasti skrien maratonus vai stadionā, kur tas ir tomēr, droši vien, kam tas ļoti traucē, visticamāk, tie skrien stadionā, kur tomēr tie apstākļi un distances garumi un viss ir super precīzi, super atstrādāts un tā tālāk, jo maratoni arī dažādi, vai ne? Bet, droši vien, skrien pusmaratonus, maratonus, takās kaut kādā mērā ir ar to jārēķinās. Un droši vien arī man gadu gaitā ir reizes, kad tas traucē. Ka tas katru reizi ir kaut kas savādāks, ka tu nevari tu nekad nezini, cik labs tu esi. Jā, jo pat ja tu skrien to pašu, tas tomēr ir kaut kas cits. Jā, pat ja ir kaut kādi reitingi, kuri būsim reāli ir nedaudz mistiski. Pat ja tu noskrien kādu, ar kuru tu tur sacenties un iepriekšreiz nenoskrēji, tagad noskrien. Tu nevari teikt, ka tāpēc tu esi labāks. Ja tu noskrien to vienu un to pašu trasi labāk vai sliktāk, arī tad tu nevari teikt, jo nekad nav vienādi apstākļi. Jā, tieši tā. Un viens ir tas, ka būs kaut kādas cilvēku grupas, kurām tas traucēs, bet kaut kādi tie aspekti, kur, teiksim, tas, ka tā taku skriešana nav definēta, kur, manuprāt, tas pašam tam sportam kaut kādā mērā traucē, ir tas, ka ir grūti, piemēram, to ielikt tādā olimpisko sporta veidu rāmītī. Ka nav, teiksim, nav tāda definīcija, šī ir taku skriešana. Jā. Tas tā kā ir tik plaši, ka, līdzīgi kā ar skimo. Jā. Es kaut kā pēdējā laikā īstenībā arvien vairāk laikams liecos, ka es nezinu, vai es drīzāk, ka negribu, lai taku skriešana olimpiskajās spēlēs. Ka man tā baža ir, ka tas olimpisko spēļu variants būs tik tālu no taku skriešanas, ka tam nebūs īsti jēgas, ka tā būs vienkārši, tas būs kross ar lielāku reljefu. Visticamāk, jā, un es droši vien tā kā šobrīd vairāk skatos, ka ja tā taku skriešana nokļūst olimpiskajās spēlēs, lai nokļūst, tas vienkārši būs, kur būs olimpiskā taku skriešana. Ka tā vienkārši tā kā atsevišķs kaut kāds paveids, kas neatstāja kaut kādu ietekmi uz kaut ko citu. Jā, jo man arī nav šobrīd sajūtas, ka taku skriešanai vajadzētu ekstra popularitāti. Manuprāt, ir tāpat gana populāra, pasaules līmenī noteikti. Un ar saviem pasākumiem kļūst ar vienu populārāk, un viņu nevar nepamanīt. Neliekas, ka tās olimpiskās spēles kaut kas ir vajadzīgs. Bet droši vien, ja tāda diena pienāks, kad viņas būs, skatīsies un priecāsies. Skatīšos, jā. Par to priecāšanos vēl redzēs. Bet... Nē, priecāšos arī noteikti, bet skatīšos. Vienkārši līdz tam būs droši vien jāpierod, ka tas ir kaut kāds formāts, un, kā mēs sakam, tad ļoti dažādi tie formāti ir, vai ne? Un katrā formātā ir kaut kas cits. Tāpat kā, arī šobrīd, vertikālais kilometrs arī ir taku skriešana, lai arī es no viņa, piemēram, personīgi ļoti tālu un neredzu sevi tur sacenšamies, vai ne? Vismaz ne kaut kādā līmenī. Un, 6 dienu sacensības arī ir taku skriešana,
Un arī tur neredzu, vai 200 jūdzes. Tā kā, tas viss katram savs tur jāatrod. Tieši tā. Nu, tad tas arī tas foršais man šķiet, ka jā. Ir tik daudz variantu. Nu, labi. Vai tev ir ko izcelt šodien? Man jāpadomā. Tev šoreiz jāpadomā. Jā. Es izcelšu, man noteikti bija kāds, ko es gribēju izcelt par attieksmi un treniņiem, bet es esmu aizmirsis. Tas nebija no šodienas grupas, jā. Nē. Bet ar to es viņu apsveicu, bet lai kas tas arī nebija. Bet es izcelšu Mārtiņu Dzenīti, mūsu orientieristu, kurš, pirmkārt jau viņu var izcelt tādā droši vien 2 nedēļu gandrīz kontekstā. Viņš Stirnubukā nofinišāja 4. vietā Zaķī, kas gana cienījami priekšā jauna cilvēka. Un tur viņš katru gadu nedaudz uz augšu, tomēr katru gadu kāpj. Un otra lieta, varēja viņu pirmdien, kamēr es strādāju, pirmdien es viņu skatījos arī kā viņš YouTube'ā skrien, jo pirmdien bija tiešraide tepat no Sarkandaugavas. Principā varēja aiziet, bet skatījos YouTube'ā. Ja jau var skatīties YouTube'ā. Jā, laikapstākļi izskriest absolūti briesmīgi līdz ar to. Nevarēja aiziet, jā. Kur viņš tā kā kvalificējās. Tātad, kas notika, tai Sarkandaugavā bija orientēšanās sprints. Orientēšanās sprints tas tāds plus mīnus 15 minūšu blieziens orientēšanās sacensības pilsētvidē. Kur tu mēģini tajā brīdī, kad tu esi maksimāli anaerobs vēl izmantot galvu un saskatīt kartē kaut kādas detaļas. Jā, un tur jau pat ne tikai saskatīt. Tur skaidrs, ka viens ir aizskriet tā, lai tu neieskrien kaut kādos. Tupikos. Mūsu līmenī tas ir neieskriet tupikos. Tādā augstākā līmenī tas ir spēt tajā super augstajā intensitātē no 2 gandrīz vienādiem variantiem. Paņemt ātrāko, jā. Kur principā ir pat svarīgi tas, kādā virzienā tu pietuvojies punktam, lai pēc tam tu varētu saglabāt ātrumu ceļā uz nākamo. Jā, jo tās distances tādas, kas izšķir sekundes. Tā kā ko viņš izdarīja, viņš kvalificēs ļoti spēcīgā konkurencē, jo šajā nedēļā Latvijā bija sabraukuši ļoti daudz ārzemju orientieristi un tur dalībnieku skaits vienkārši abnormāls un ļoti augsta līmeņa. Un viņam izdevās, mērķis bija viņam tikt top 18, lai kvalificētos vēlāk tā saucamajam knockout sprintam, kur attiecīgi viņus sadala pa 6. Es gan nezinu, kāpēc tur bija džekiem, bija sadalīts. Pirmais skrējienā bija 5, otrajā bija 6 un dzenīšu bija 7 cilvēki. Bet, principā sadala pa 6. Un, attiecīgi 2 labākie tiek finālā. Finālā viņš netika, bet, manuprāt, dabūt uzskriet tādās, viņa gadījumā 7. ar čaļiem, kas ir, tādi pasaules līmeņa čaļi vai vismaz tuvu tam, vai ne? Jā. Ir reāli laba pieredze jaunam čalim. Tieši tā. Man patiesībā, domājot, man viens no izcēlumiem, ko es gribēju, arī kaut kādā ziņā saistīts ar Kurzemes pavasaru ļoti cieši, ne Kurzemes pavasaru, bet Lieldienu balvu. Jā, Kurzemes pavasaris bija sestdien svētdien. Jā, tā kā tāda lielā orientēšanās nedēļas nogala, bet tāda par Lieldienu balvu savu kaimiņu Jānu Tamužu tieši par to, ka šāda līmeņa pasākums mums ir. Jā. Ar tiešraidi, kā ārzemju pasaules mačos. Tas tā ļoti forši. Vēl, protams, man gribas pateikt paldies visiem, kuri juta līdzi un turēja īkšķus un par manu operāciju. Okay. Tas tiešām tā jauka un atbalstīja un ir gatava mani vest. Es varu, tā kā labas ziņas, ka es varu iesaisties mašīnā un pati braukt. Līdz ar to es ceru, ka mani nevajadzēs vadāt, bet tie, kuri pieteicās, jūs gaidiet. Es varu palūkšu kaut ko atvest. Bet jā, katrā ziņā tā, tas atbalsts beigu foršais un šitādos brīžos beigu nodara. Protams. Tā kā tā. Laikam droši vien īpaši šautauts Kasparam par labu anestēziju. Par labu miedziņu. Jā, bija forši. Es viņam rakstīju, tā kā nav tā, ka gribētos atkārtot, bet varētu. Viņš teica, viņš cer, ka tā kā, šādā settingā mēs, tā kā netiksimies, jā. Jā. Labāk kādā koptreniņā. Jā. Labi, tad jau veseļojies. Jā, lai tev labi Spānijā un tikmēr pēc tam, kad būsim sakojuši līdz tev un arī Arturam Kažmaram, kurš turpat Spānijā skries, svētdien visi gaidīti uzskriet no Pārdaugavas. Jep. Tieši tā. Labi. Tad tiekamies. Čau. Čau.